Atslapenotie dzimumu noziedznieka Džefrija Epsteina faili pavēruši jaunas iespējas prokremliskiem dezinformatoriem. Viņi melo, ka dokumentos ir informācija par Ukrainas prezidenta Zelenska dalību bērnu tirzniecībā, bet kāds propagandists iemontējis viņa seju vairākus gadus vecā Epsteina fotografijā. Krievijas mediji Epsteina noziegumus nepamatoti saista arī ar Eiropas līderiem, kuri skaļi atbalsta Ukrainu, piemēram, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Vācijas kancleru Friedrichu Mercu. Tikmēr citi gluži pretēji apgalvo, ka failos nav neviena Eiropas līdera, un tas esot aizdomīgi. Почему в этих файлах нет европейских лидеров? Явно не потому, что они хорошие и не причастны ни к чему. Taču arī tā nav taisnība. Dokumentos ir piemēram Lielbritānijas, Norvēģijas un citu valstu amatpersonas un ietekmīgi cilvēki. Pēc failu publiskošanas vairākās valstīs sāktas izmeklēšanas, bijuši aresti, atvainošanās un atkāpšanās no amata. Latvijā un citur izplatīti arī meli, ka Epsteina sarakstēs it kā ir pierādījumi par Covid pandēmijas apzinātu izraisīšanu. Tādu tur nav, taču plašāk par to lasi ReBaltica mājaslapā sadaļā Rīček.